Nē, jūs noklausīsieties Es noklausījos apsūdzību. Jūs noklausīsieties cietušā liecības, kur viņš izskaidros pa visām epizodēm. Tad jūs visu sapratīsiet. Šobrīd, kamēr cietušais nesniedz savas liecības, jūs nesniegsiet komentāru? Nē, es jums labi tātad. Vai jūs sapratāt, kādas ir apsūdzības epizodes? Vai jūs varat man viņas īsi atstāstīt? Man nav jums jāatstāst. Nē, bet man ir jāsaprot, cik jūs esat kompetenti. Es pats dzirdēju, jūs bijāt vienā telpā. Jā, labi, tad prasiet man, tad uzdodiet jautājumu par pirmo epizodi. Vai par otro, vai par trešo, vai par ceturto. Kāpēc jūs nepiekrītat apsūdzībām, jūs to varat pamatot? Tātad, pirmām kārtām, par kādu apsūdzību ir runa, par kādām tieši epizodēm. Jūs skatāties uz mani, un es jūsu acīs redzu vienīgu muļķību. Ja jūs man gribat pierādīt, ka jūs esat žurnālists, nevis muļķi, jūs tagad dzirdējāt apsūdzību. Prokurora speciāli priekš tādiem kā jums izstāstīja īso versiju. Tātad tur bija 4 neslavas celšanas epizodes, vai ne? 4. Un vēl kaut kas par datiem, tāds grūti saprotams. Tad paprasiet man par pirmo epizodu, un es jums pateikšu, kāpēc es nepiekrītu. Tad par otro epizodu, un es jums pateikšu, kāpēc es nepiekrītu. Tad par trešo, tad par ceturto. Jums vajadzēja, vai jūs piekrītat apsūdzībām? Jūs teicāt, ka nē. Jūs neesat tiesa, jūs esat sabiedriskais mēdījis, kurš strādā sabiedrības interesēs. Un jūs uzdodat jautājumus, lai sabiedrība saprastu. Tad lūdzu jūs neesat tiesa, jūs neesat prokurors. Tātad paprasiet man par pirmo epizodi, kā tieši es cēlu neslavu, kam par ko, un es jums atbildēšu ar faktiem, kāpēc es tai nepiekrītu. Tad par otro, tad par trešo, tad par ceturto. Ja jūs vienkārši sēžat tur tiesas zālē, stundu, likšķināt acis un neko vispār neklausaties, tad ko jūs tur sēžat? Ko jūs tur darāt? 4. Ja es saprotu, jums būtu 100 epizodes, tur milzīgas summas un tā tālāk. 4 neslavas celšanas epizodes. Jūs nepiekrītat apsūdzībām, vai jūs nepamatojat, tātad jūs šobrīd nepamatosiet? Uzdodiet konkrētu jautājumu. Kam tieši es nepiekrītu? Kam tieši? Par neslavas celšanu. Kā izpaudās neslavas celšana? Publikācijās. Kā tieši? Jūs man neintervējat, es jūs intervēju. Tas ir jūsu priekšstats, ka jūs esat par 60 miljoniem nodokļu maksātāju naudas, ko jūs gada laikā apriet, un jūs varat darīt visu, kas jums ienāk prātā. Jūs to nevarat. Ja jūs vēlaties, lai jūs uzskata par žurnālistiem, nevis žurkālistiem, tad esiet tik laipni, uzdodiet konkrētus jautājumus. Ir 4 apsūdzības epizodes. Vai jūs darbojāties iepriekš minētās krimināla lietas aizstāvības interesēs? Man nav uzrādīta apsūdzība par to, ka es darbojos apsūdzību. Es jums vaicāju, vai jūs darbojāties? Kā interesēs es darbojos? Iepriekš minētā krimināla procesa aizstāvības interesēs. Tātad jūs arī pieminat kā liecinieks vēlaties saukt jūsu aizstāvības. Minēja Aleksandru Babenko un Mihailu Uļmanu. Tā, labi, viss pēc kārtas. Vai man ir uzrādīta apsūdzība par to, ka es darbojos aizstāvības interesēs? Atbilde ir nē. Nav tāda krimināla likuma panta. Tas ir prokuroras ierakstīts, tāpēc, ka viņai tā gribās. Nav man uzrādīta apsūdzība, nav krimināla likuma panta par darbošanos aizstāvības interesēs. Jūs neesat izdarījis mājas darbu, aiziet izdarīt. Tātad šāda krimināla likuma panta nav. Es par to neesmu apsūdzēts automātiski. Līdz ar to jūs jautājums ir stulbs. Nē, jūs esat apsūdzēts par neslavas celšanu. Jā, konkrētām personām, trim cietušajiem. Jā, nē, neslavas celšana ir 2 cietušajiem. Par to jūs nesadzirdējāt. Kuriem 2 cietušajiem? Kopumā 3 cietušie. Kā jūs mums var nosaukt, tad ja jūs gribat no manis dzirdēt, kas ir šie 2 cietušie, kuriem jūs esat cēlis? Pat jūs teicāt 3. Tagad 2 palika. 2 tad ir. Kaspars Bunkus, Kristaps Bunkus. To jūs zināt. Tātad, par ko tieši es cēlu neslavu Kasparam Bunkus? Bet tagad ir jāatstāj jūsu publikācijas? Jūs taču tur klausījāties, jūs taču zināt visu tagad. Jums vajadzēja noklausīt apsūdzību, lai es saprastu, par ko tas ir. Tad jūs sakat, man ir celt apsūdzību. Ko es esmu izdarījis? Kā tieši es esmu cēlis neslavu? Paprasiet par konkrētiem. Jums celtās apsūdzības? Jā, protams, es saprotu. Jūs nesaprotat. Un tāpēc, lai jūs nonāktu pie sapratnes, es jums uzdodu dažādus uzvedinošus jautājumus. Ja jūs gribat, mēs varam tagad uztaisīt 5 minūšu pauzi, noskatieties ierakstu. Prokurori absolūti precīzi pateica, Lapsa vienā epizodē uzrakstīja par Bunkusiem to, otrā to, trešā to, ceturtā to.
Noklausieties, saprotiet. Jūs savu viedokli, jo Par jūs to ko? nesniedzat šobrīd ko? par celtajām apsūdzībām, jūs arī nu Es pat jūtu dzirdējāt. nepamatots stulbs un nepamatots punkts, jā. Jā, nu to pietiks. Labi. Tas ir jūsu viedoklis, nepamatots stulbs. Tieši tā. Visu labi. Mācieties.